Čau visiem! Esat nonākuši manā pirmajā Indijas vlogā. Tātad es biju Indijā gandrīz 3 nedēļas un visus savus piedzīvojumus sadalīju 2 vlogos. Pirmajā vlogā vairāk redzēsiet, kā man gāja folkloras nometnē, kurā es biju uzņemta, un tas bija iemesls, kāpēc es devos uz Indiju vispār. Un šeit būs arī pāris dienas dalīta. Kā jāsaka, jums būs interesanti un skatāmies. Mums tikko atnesa ēdienu. Tas ir kaut kāds indiešu veģetārais ēdiens ar rīsiem. Tad tie ir salāti ar kazas sieru, tad ir kaut salāti, aveņu kūka un maize. Un mēs tā kā karalienes. Šitas? Šitas ir garšīgs, šitas arī ļoti garšīgs. Jēj! Mēs tā kā karalienes sēžam. Te ir mūsu dāvaniņas, kas mums bija salikts kājas. Mums te var šitā uzcelt, stūt visu te iekārtošu. Skatīšos filmiņu un ēdīšu. Otrais ēdiens, kuru mēs negaidījām. Tortillas ar kaut kādiem arī indiešu iekšiņām. Bet, Dievs, mēs esam indiešu iekšiņā. Indiešu ēdiens kaut kāds iekšā arī. Un skatās filmu. Dievs, nesaus, kā viņi sauc, bet ļoti forši. Šī bija tā filma. Esam lidostā. Virzamies uz to daļu, kur būs tā kontrole. Mums bija jāizpilda šādas lapiņas. Tās mēģina neparādīt savu informāciju, visu svarīgāko. Šādas lapiņas, un tad vēl, protams, jārāda vīzgiņa un viss tur pārējais. Esam ārā, un tas gaiss ir tik dīvains. Es nezinu, vai video var redzēt, viņš tā kā tāds, tā kā būtu migla. Mums vajag sagaidīt no nometnes viens cilvēks. Tagad ejam uz mašīnu un brauksim uz viesnīcu. Skan jau mūzika viņa. Mums čemdāns ielas priekšā un viena viola. Tad mēs tad 2 vietās 3 esam saspiedušies. Tu var labāk redzēt to kaisu, cik viņš ir miglains. Labrīt, ir mūsu pirmā diena Indijā. Pēc viņu laika ir kaut kādi, cik ir 3? Pus 4? Labs nezinu. Bet priekš Latvijas ir āgras, tāpēc mēs esam laicīgi iztaisījušās. Un mēs iesim mūsu pirmajā aplītī pa šo pilsētu. Ārā ir 30 grādi, tāpēc es jau sotaisu jāsti laicīgi, lai nav jāsvīst visu laiku. Bet centāmies saģērbties pieklājīgi. Pazies Egijai pat ar šalla plecienu, kur tas ir redzēts 30 grādos. Bet, skatīsimies, kāda būs sajūta uz ielām un situācija, vai nebūs bailīgi, bet es domāju, būs ok. Un šī ir mūsu istabiņa, kurā mēs dzīvosim pirmās 2 naktis. Šeit dzīvo vēl viena sieviete, kuru naktī mēs pamodinājām, tā ka mēs šeit ieradāmies nakts vidū. Bet jā, tā ir mana gulta, Egijas gulta. Un tur ir tolete, duša. Tā kaut kā dodamies. Mēs iznācām no mūsu hoteļa, un šis ir pirmais skats, ko mēs redzam. Tur ir mūsu hotelis. Tur, kur rāda laikapstākļus, rādīja, ka ārā ir ļoti netīvs gaiss, tā kā pūr koalīcija un sarkanais tas te. Un es nezinu, vai tas tā tiešām ir, bet man pilnībā liekas, ka tas netīrais gaiss rada saulē tādu kā filtru, jo tas krasts ir ārā. Jūs redzat, jūs video varat redzēt, viņas tādas savādā krastā, tāda dzeltenīgi, tā kā filmās, kad uzliek bišķi filtriņu. Mums tas ir cilvēks, kas mums savāds teica, ka mēs esam kaut kādā VIP rajonā vai kaut kas tāds, un tā arī šeit izskatās, te viss nenormāli sakopts, kaut kādi hotelu diplomāti un policija ļoti daudz un žogi, tā kā šis varbūt pat ir kaut kāds bišķi drošāks rajons. Mēs ejam pa ielu un vienkārši skrien pēc garām bariem. Es vienkārši sludraudāšu, es esmu šokā. Tā kā nenormāli daudz pa visu to malu. Redzat? Pirmais tuktuka brauciens. Viņš mums paprasīja 3 reizes vairāk naudu nekā mums rādīja kā aplikācijā, bet mēs nevarējām izsaukt, jo man tur visu laiku teica, ka man jāliek skaidra nauda, ka nevar ar karti maksāt. Mēs nevarējām izsaukt, un mēs iekāpām vienkārši uz ielas. Kādu ēdienu pasūtījām. Ļoti ilgi sanāca, kamēr mēs sapratām šos kombo ar palīdzību, bet beigās paņēmām abas vienādas rīsus un šito mērķi. Labrīt, mēs izsaucām Uberā tuktuku. Viņš vēl piebrauc pilnībā kā taksis un es ceļā. Un var atkal redzēt to gaisu, viņš ir pilnīgi tāds citādāks. Un braucam uz Lotasa templi. Izkāpām tikko ārā no mūsu tuktuka. Un jā, šeit vēl izstāst tā, kā es iedomājos, ka visur izskatīsies. Viss kaut ko te pārdod. Visi cilvēki skatās virsū. Un kaut ko mums... ok.
Un mums kaut kur uz šeien ir jāiet, lai jāiziet uz to templi, Lotus templi. Veiksmi mums. Kādam varbūt īsto tetovējumu. Izvēlamies bildīt uz ielas. Un turpat jums arī uztaisīs. Nu viss, mēs esam slazdos. Mēs tiešām vispār netiekam prom. Pilnībā ar visiem ir kaut šajā cilvēki tā kā skrien klāt pēdējos. Stāvam divās rindās, viena vīriešiem, viena sievietēm. Knapi tikām vaļā no sievietes, kas mums prasīja 100 naudiņas par pieres zīmējumu, kur mēs viņai neprasījām, viņa vienkārši pieskrēja pie mums un uzspieda. Un esam Lotus templī. Cilvēku šeit ir ļoti daudz, bet ieeja šeit ir bezmaksas. Un mums ir līdz arī plec un galvas lakati. Īsti nezinām, vai tie ir obligāti jāvelk, bet jā, tuvojamies šai zīmīgajai vietai. Šis ir dekoriņš, ko mums uzlika tā sieviete pie ieejas uz pieres. Vienkārši viņa pienāca klāt un uzspieda un pēc tam prasīja naudu, protams, par to. Un tad mēs viņai devām 70 naudiņas, tas viņai nederēja, viņa gribēja 100 no katras. Bet tur mums viena sieviete pie durvīm reāli sāka aizstāvēt un teica, ne, viņas ir mums. Kaut ko vēl teica viņa valodā. Bet jā, tikko bijām iekšā templī, tur nedrīkst filmēt un fočēt, neko tur nevar. Tikai pie izējas drīkstot un ieejas, vajadzēja nolikt kurpes. Un jā, tur viss tāds ļoti vienkārši gaišs marmors un iekšā viss klusumā, pilnīgi viens nerunā. Nepilnu kilometru no tempļa bija McDonald's un mums tieši ieteica pagājušos šīs Indijas McDonald's. Un iedomājieties, pasaku viņai pie kases, man lūdzu veģetāro burgeru. Viņa tāda, mums ir ļoti daudz veģetārijas opcijas, ko jūs gribētu? Vienkārši, kur tas ir redzēts? Latvijā nav nevienas. Bet, jā, Egija samaksāja mazliet pāri eiro. Jā, tā varētu būt? Eiro 70. Es samaksāju 3 eiro, tāpēc varbūt, ka tas veģetārais. Bet jā, tūlīt garšosim. Un pēdējais majonēs iespiešu tādos trauciņos, nevis paciņās. Skaities, tas veģetārais burgers, ko es paņēmu. Es tieši cerēju, ka viņš nebūs kā fake gaļa, jo es tādu nekad nevaru ēst. Bet viņš ir kā dārzeņu kotlete, mērce. Pirmais tests Indijas McDonaldam. Ak, Dievs. Tā kā pilnībā viņš sauc Indija. Wow. Taisās iekšiņā. Tātad Indijas McDonald's ir pilnīgi kaut kas savādāks. Tā kā jūs man nevar teikt, tu aizbrauc uz Indiju un tu ēd McDonald's, vienkārši viņu ēdiens. Šis ir viņu ēdiens uz vēru. O, tas nav tas. Šajā saistošā ielā ir iesnās tik pāri. Jā, tad ir šitā. Yes! Šis bija 1000% mūsu vistrākākais ceļš pagaidām uz kaut kurieni. Mēs arī vecām uz sarkano cietoksni, angliski Red Fort. Es nezinu, kā tur, ja tas tā tieši tulkojās. Bet esam klāt un izskatās ļoti iespējīgi, bet tas ceļš bija vienkārši drausmīgs. Pēdējās kaut 5-10 minūtes bija pilnīgi redzēt, kā nomainās rajons. Un tur tā, ka 1 minūtes laikā kaut 3 avārijas situācijas, tur bērns, piemēram, viens puķis mums pieķērās pie tā mūsu tuktuka, brauca līdzi un prasīja naudu, šādas situācijas. Bet jā, tik traki vēl mums nebija bijis tāds riktīgi. Dievs, cik daudz viņi šeit. Es ceru, ka ir pareizi, bet mēs izdomājam, ka tie ir burunduki. Visur skraida. Atnācām pie vēl vienas, kā tas sauc, tempļa? Mošejas. Mums būs par šo jāmaksā. Tiešām. Mūsu ceļi mūs atveduši pie paklājumiem. Egīpieks paklāja tulītā. Take all the 3. So it is over the pile, it is light. When you look into the pile, it is darker.
Wow. So you pay for one carpet, but you get two carpets. Un tikko uzbruka pērtiķis, viņš man rāpās pa kāju un rāva no svārkus. Es vienkārši raudu un trīcu šobrīd. Iedomājieties, es filmēju vienu, es pastos, man kaut kas pie kājas rauja riktīgi, man kāju nost. Un tur ir pērtiķis, un visi cilvēki apkārt man bļauj, atdod viņam pudeli, atdod viņam pudeli, atdod viņam pudeli. Un es nesapratu, ko viņi saka, jo man ir stress, jo viņi man kož, jo viņš man lec virsū. Pēc aizmirst savu jau pudeli, un tad viņš aizskrēja pakaļ tai pudelei. Ak, Dievs, man ir trauma. Es tiešām nedomāju, ka man būs trauma Indijā no dzīvnieku kaut kādiem, no cilvēkiem. Viņi te visur vienkārši, ja mēs esam tirgu. Esam tādā veikliņā, kur ir viss iespējamais. Un te ir garšvielas, un viņas ir tik lētas, tiešām ļoti, ļoti lētas. Es paņēmu šādas paciņas. Tumerik, aizmirst, kā ir latviski. Viss kaut kas Egī paņēma nenormāli daudz masalu. Vest visiem draugiem. Esam atkārt viesnīcā un mēs ar Egiju sākam testēt visu, ko mēs šodien sapirkām. Tikko mēs nomazgājam rokas ar šādu līdzeklīti. Ļoti forši, mums te beigušās ziepes un šis mums patika. Tagad mēs izmantosim šādu Egijas sejas krēmu ar essential oil un herbal extract. Cena 2,70. 2,70. Nu tā. Pa dārgo. Bet draudzīgi. Nu jā. Cik mans bija? Kaut kāds €1,50 varbūt. Jā. Nu kā? Es mažo labi. Paskatīsimies, ko darīs seja vai kodīs. Normāli. Diezgan normāli. Tāds bies. Tas sejas arī nogurs pēc saules stiprajiem stādiem. Šitie gaismā mēs baigi neizstamies sarkanas, bet pa dienu bijām. Ok, patika ļoti, paldies. Egi uzvilkus visu, ko šodien sapirka. Sumačka pa €5, šale €1,50. Ļoti skaisti. Ir kur 5 no rīta, mēs esam satikuši jau ļoti daudz nometnes cilvēks, mēs tagad braucam uz to vietu, kur mums būs nometne. Un pēc tādēļ mums ir autobus, un viņi sāk visus čemodānus vienkārši nest uz jumta. Wow, es nezinu, kā šitais notiksies. Esam klāt, un tagad notiek šīs kravas nokraušana no jumta. Cerams, viss ir palicis vietās ar mums. Tā, mums ir piešķirta istabiņa, numur 3. Pastāties pieejas ir šādi ziedi, mēs ejam iekšā. Es nezinu, ir tik labs vibes šeit. Es nevaru to izskaidrot, bet mums ar Egiju piešķir istabiņu kopā, kas ir tik forši, jo mums ir viens liels čemodāns. Tas ir tiešām ļoti, ļoti labi. Nu, labi, nav tā, ka mums vienkārši piešķīris īstenībā viņiem uzrakstīja pirms tam, vai mēs varēsim dzīvot kopā, jo mums būs viens čemodāns. Viņi teica, protams. Es vairs nebūs jāslaukās ar šo vienu mazo netīrelīti. Ok, nu jā, šeit ir lielā gulta, tur ir vēl viena raskladuška, bet tur mēs liksim čemodānu. Tad tur ir skats uz to kempingu. Šeit mēs turēsim mūsu instrumentus. Un jā, tad ir šāda vannas istaba. Saulaini, skaisti, ir īstenībā ļoti, ļoti agrs. Es gan vispār jau autobusā negulēju, tā kā būs gara diena. Bet jā, tā mums šeit izskatās. Un tūlīt jau ejam brokastīs. Pirmās pusdienas mums šeit. Te ir saiki dārziņi. Kaut kas, ko es īsti nesaprotu, kas ir rīsi. Tad mērce. Pie rīsiem es jau netīšām mazliet pagaršoju. Viņi bija ļoti asi, kaut vai it kā skaitās, ka nekas nav ass. Un, ja tu gribi asu, tad tev jāpieliek šeit klāt. Un tad ir tāds tā kā sautējums mūsu valodā runājot ar zirnīšiem, sēniem, kaut ko vēl. Un tad ir šāda viņa maize. Viss labi. Paskaties, cik smuks saulrietis. Šis ir pirmais saulrietis, ko mēs redzam īstenībā Indijā. Egi. Šis mums pirmais saulrietis, ko mēs redzam Indijā, zināji? Mēs kaut kā visu laiku bijām kaut kur, nezinu, kur neredzējām. Šāds maisiņus mums katram iedeva. Tur viss kaut kas ir iekšā. Tad apstīsimies, kas. Telefons tagad ir nolikt sāk, ka viņš arī kurā brīdī mums iekrist ezerā, bet nu riskēsim. Tātad šeit mums iekšā ir klāde. Šāda. Is it a vlog? Yes. YouTube vlog? YouTube vlog? Yes. Uzlīme. Šāda uzlīme. Un tad tā kartiņa, kur iekarina kaklā, un tā lapiņa, kartiņa. Šāds et no Indijas. Tur šeit jāraksta šeit savs vārds. Atslēga piekariņš.
nozīmīte un zīmolis ar rokām uzglaznots, uzspiests ar to te. Bet ja tā gaisma ir tik smuka, mums saka maz pauzīte, tad mums būs tēja un tad mums būs jāiepazīstina savas valstis, bet palīdzību mēs esam arī divitāti, ka mums nebūs pa vienam tas jādara, citiem būs pa vienam. Tā kā mēs jau izmēģinājām vienu saucamo dziesmu un vienu dziesmu ar instrumentiem, tad mazliet pastāstīsim par sevi un kāds 5 minūtes, man liekas, tur maksimums būs. Šīs folkloras nometnes koncepts ir tāds, ka tajā tiek uzņemti katrā nometnē. Tas nometnes notiek visā pasaulē diezgan daudz. Un katrā nometnē ir konkrēti cilvēku skaits, kuri tiek uzņemti. Mēs nosūtījām video, kā mēs dziedam, spēlējam instrumentus. Tā kā tur bija visādi arī motivācijas vēstuli jāraksta, viss kaut kas tāds. Un tad tajā nometnē uzņemt cilvēkus. Mēs bijām 16 dalībnieki un 5, man liekas, mentori un tie organizatori. Un tas koncepts nometnē ir tāds, ka nevis tie mentori mūs it kā māca, viņi it kā vairāk palīdz un taisa kaut kāds aranžijas, bet mēs viens otram mācam savu valstu mūziku. Mēs tur bijām 11 dažādas valstis, un tad koncertā ir no katras valsts 1 vai 2 dziesmas, no Indijas, piemēram, bija 5 dziesmas, jo viņi bija 5, man liekas, tie indieši vietējie. Tā kā, jā, principā pilnas 6 dienas mums bija workshopi, kad katru valsts dalībnieku māca viens otram šīs dziesmas, tad pēc tam sākām aranžēt tās dziesmas, un tajā gatavojamies 4 koncertiem, kas mums bija. Viens koncerts bija tajā pašā nometnes vietā, un tad 3 koncerti bija Delī. Mēs arī vecām kaut 15 minūšu attālumā no mūsu tās kempinga. Ak, Dievs, tur ir zirgi vienkārši. Uz kaut kādu citu pilsētiņu, kur notiks, viņam šis mēnesis ir ar kaut kādiem tiem tradicionālajiem svētkiem, bet es īsti nesapratu, jums skaidroju, bet kaut ko te laikam dedzinās, un tā vietiņa ir ļoti smuka, ārprāts. Ui, kas? Šādi. Pastieties, cik grāzni. Tādi kontrasti uz šo. O, šī tā lietiņa, ko viņi dedzinās. Kaut kad, un tās vēl salīdzinoši maza. Citreiz ir daudz lielāka viņa. Kamielīts, izgraznots. Why is it so decorated? Usually if you go to Rajasthan, they decorate it even more. It's like, a tradition to decorate these kinds. Sākās salūts, bet mēs diemžēl braucam projām. Tāpēc, ka viņiem liekas, ka mums varam atrasties droši. Un viņi mūs visu laiku attālināja no tiem cilvēkiem. Un tad beigās mēs tagad ejam atpakaļ uz mašīnām, jo viņiem liekas, ka nav droši, jo mēs braucam mājās. Jej! Tas ir tik smuka saule. Ak, Dievs, tas bija tik smieklīgi. Mēs te stāvējām, mēs nokavējām. Viņš vienkārši vienā sekundē nodega. Egī pat nepaspēja telefonu kameru atslēgt, viņš jau visā dedzis.
Mēs ejam apsveikt dzimšanas dienā cilvēku. Wow. Pamodos tikko, un es redzēju pa logu nenormāli spilgtu gaismu. Es domāju, ak, Dievs, kas tā gaismu, ko lampa ir ieslēgta. Un es iznācu ārā, un tas bija saulēkts. Un es nezinu, to nevar nodot kamerā, bet tā saule ir tik spilgta, vienkārši viņa tā kā acīs iet iekšā. Mums tagad fotosesija, mēs ar Egiju šorīt visu rīt trenējamies toltē. Labi, ka mēs trenējamies, jums pateicu, ka Latvijā vajadzēs atsevišķi fočēties. Tagad fočēs indieši, tad dānietes, tad latvietes un vispāriem nav jāfočēs tikai tiem, kas ir pa pārīšiem. Kā jums liekas, skatītāji, vai mums taisīt caurais vēdru? Mēs šorīt apsījāmies spogulī, un mēs sapratām, ka mums vajag tādu bildi, kur redz mūsu vēders no sāniem. Jā. Pagamot, mums var nodemonstrēt, pagai? Jā. Ak, Dievs, kas tas patīk? Mūsu caurais vēderis. Kādi iedziņi. Labi, nāc, mēs tieši tagad intervija. Tagad ir 27. diena. Nē, 28. diena. 8. diena Indijā. Un, jā, sākumā viss bija labi. Tagad mums katru dienu sāp vēderi un tā. Kaut kā mēs tiešām ievērojam visus tos noteikumus. Mēs nedzeram krāna. Mēs. Tā ir. Es ievēroju daudzus noteikumus. Es arī ievēroju daudzus noteikumus tagad. Tagad lai jau, risinātu problēmas. Bet sākumā, mēs Egiju uzreiz jau sākam mazgāt zobus tikai ar dzeramo ūdeni. Es vēl dažas reizes izmazgāju. Bet es tikai vienu žļurgu paņēmu mazgājot. Tas ļoti maz. Maz gaņā, kur arī atvēra mūsu dušā vaļā. Es varu 100 punktus atdarēt. Tā. Egi, skaties. Nē, šis nav tas. Tā kā tā mums iet. Daži ievēro, daži neievēro noteikumus. Un tad jau nav arī par ko brīnīties, man liekas. Bet citādi ļoti labi. Šodien mums ir pirmais mazais koncerts visiem, kas ir šajā kempingā ar mums, kaut kādiem darbiniekiem, kaut kādiem vēl cilvēkiem. Tad rītā, šagad būs pēdējā arī nakti šeit. Rītā mēs braucam atpakaļ uz Deliju. Jā, un tad mums ir nākamais koncerts. Un tad mums ir īstais lielais koncerts kaut kādā zālē, tur ar mikrofoniem, visu. Un, vai tas ir gatava? Es mācīsies visu solo? Jā, visas es māku vārdus. Tīpaši Francijas, Alžērijas un Indijas 5 dziesmas es māku no galvas. Jā, tu? Jā. Esam talantīgas jaunietes. Labi, paldies, tiekamies kaut kad vēlāk. Čau. Uzzīmē hennas. Paskaties, cik smuki. Mums pēdējais bija henna, kad mēs bijām Dubajā. रिचार्ज के लिए फोन अरे मुझे नहीं पता था ना तुम इतने पास में होने तो मैं बता दी। हाँ जी Yes, we will do it. Oh my God, I'm stressed. And we are happy to be empty space. here and smiling, yeah? Just come backward. Wait. So everyone knows the arrangement.
kaut kad jau vlogā teicu, ka šeit ir minigolfs mūsu viesnīcā. Un tī pēdējā nakts un pēdējā iespēja mēs sanācām spēlēt minigolfu. Tas minigolfs ir tik vecs, ka man tajā caurumiņā iekrita bumbiņa un vienkārši pazuda un viņa noslīka. Bet, nu, citi ir bišķi normālāki, tikai jā, nakts vidus un mēs spēlējam minigolfu. Mēs dziedam virtuves darbiniekiem dziesmiņu atvadu. Klāt ir lielā koncerta diena, jau sanākuši mazliet cilvēkiem. Mums tagad ir soundchecks jau kaut 2 stundu, man liekas. Kādas sajūtas pirms koncerta? Augstās! O, jā, tā ir tik augsta, ka mēs nejūtam savas kājas, vienkārši nenormāli augsti. Uztraukums? Nē, man vienkārši tiešām augsts deguns, augsts pirksteņi un augsts balss saites. Tas ir pats sliktākais, kas tev notika, kad profesionāli dziedātāji. Ui, piedod, lūdzu. Tas nebija. Es kā esmu Hennas, kā šodien izskatās. Jā. Ok, Dievs, vienkārši tik krūti. Šāds rokas. Un otra roka. Tā es izskatos. Pirmoreiz par šiem dienām uzliku make-upiņu. Matas salīju. Un pēc kādām 11 minūtēm mums ir sāks koncerts. Ak, mans Dievs, pasties, ko mēs dabūjām. Īsta pizza. Ak, Dievs! Labrīt, ir nākamā diena. Mums vakar bija koncerts, īstais koncerts, lielais tajā koncertzālē. Gāja nenormāli forši. Tiešām žēl, kad vairs tāds mums nebūs. Šorīt jau agri esam cēlušies. Mēs esam šādā skolā, kas ir kaut kāda aiz milzīga žoga vienkārši skola. Ļoti daudz valstu karogiem, tā kā izsās kaut kāda starptautiskā skola globālā. Un jā, šeit mums būs laikam viens koncerts un kaut kādi workshopi bērniem. Un tad vakarā mums vēl viens koncerts, tā kā jau šodien mums pilna diena ar uzstāšanām. Vakarā tikko pēc koncerta uzdāvināja visiem dāvaniņas, šādas smukas svecītes un kartiņas. Šis Egija Lilā. Var atvērt savu kartiņu, izlasīt mums, lūdzu. Thank you. Dear Egija, not Egija, Egija, we express our deepest gratitude for your efforts in making the concert such a memorable event. Tā skola, kur mēs uzstājāmies šodien, ir kaut kāda privātā skola, un viņi ir tur augšā, viss ir marmorā. Te apakšā, viss stāvs ir šādām sporta
sporta visādām aktivitātēm. Kaut kādā strojkā, jā. Mums Iecavā arī šitā izskatās, zināji? Mums Iecavā bija tāds laukumiņš, mums bija kāpelēšanas sienas, tur ir galda tenisa, Mums centrā galdi. nebija pat pagalma. Nu, vot, šahs rekaliels. Tā. Aiziet, viens mūsējās jau rapjas pa sieniņu augšā. Mums to būs pēdējais koncerts, tagad notiks soundchecks viņiem. Mutīgs, smuka vieta, mēs esam universitātē. Raudi, nāk raudiens, ārprāts. Saka, nebūs jāraud. Un šī ir skatuvē, uz kuras mēs sasāsimies. Mazākā kāda mums ir bijusi, mums visiem tur būs jāspiežas. Saulītē. Mēs esam tik atkarīgi no šīs spēles, ka mēs vienkārši sēžam ceļa malā un grīdas un sēžam šeit un spēlējam. Šeit arī noslēdzas nometne. Ar pēdējiem koncertiem mēs noslēdzam, tad visi gājām kopā nosvinēt. Es diezgan droši varu teikt, ka šis bija mans vislielākais muzikālais piedzīvojums, vislabākā muzikālā pieredze, kādā es varēju nokļūt. Nenormāli, talantīgi, forši cilvēki, tie mentori arī visi vienkārši ar absolūtajām dzirdēm, nu vienkārši nenormāli kruti. Ļoti grūti, protams, no visiem atvadīties, kā jau parasti tas notiek. Un tad nākamajā vlogā jūs vairāk redzēsiet, kā mums gāja divatā ceļojot pa Indiju. 6 pilnas dienas. Uzreiz var pateikt, ka bija traki, mūs apčakarēja miljonas reizes. Un tad šo te visus ir jums tajā vlogā parādīšu, pastāstīšu. Bet jā, tas viss jau nākamajā vlogā pēc dažām dienām. Čau!